Nākošais video par koferiem. Sāksim ar augšējo. Augšējais ir Givi, Hondā ņemts OM ar plāksnīt, visu komplektā palēto, viegls, sietiņš forši, cimdus var ielikt baigi. Kūlīga fīča, ielikt var ķiveri un minīti, jā, un kaut ko vēl, bet tīri. Tas koferis man vairāk ir, lai var sēdēt pasažieris. Bet te ir nianse. Vajag apakšā dažplēti oriģināli, pieskroja tikai pliku plastmasiņu. Viņš sanāk diezgan tuvu, viņš sanāk 5 līdz 7 cm tuvāk. Tad tas pasažieris tev virsū, tam man jāsēž ir te uz... Karoči nav kur sēdēt. Viņš karoči, bet īsāk sakot, nav kur sēdēt. Nav kur sēdēt. Un tad bija jāliek šitāda dažplētiņa. Viņa pieskarovēta smuki, jā. Viņu var ātri novākt un tad izmantot mīkstās somas. Mīkstās somas, saštarpējot ireiz kā. Forši plāksni katrā ziņā kādreiz liekas somu, ja ceļoja. Koferi nē. Bet, gatavojas lielākam braucienam, jā. Tas ir kas augšējais. Šitais te vispār tad lētacīts, jā, visu spinačku bija un viegls, un tie lielie OM alumīnija koferi, un tie vispār neuzrunā, lielāk ar plasmas nevajag. Šitais tīri atzveltnē nopirts, uzliekams, noņemams, ir ok. Iesim tālāk. Apakšā ir Eiropas pasūtītais Outback Motortech rāmīts, tātad viņš stiprinās diezgan ok. Visi normalna, ir ņemts simetriskais, lai varētu uzlikt šādas te koferēnus. Un šie ir, redzat autoru, do viņa patieši pasūtīts. YouTube'ā ļoti daudz video. Viņš ceļojas ar viņiem, gāzies, kritis, tad ņēmies, šitā revīzija 3. Man viņa patīk, ūdens droša, salikt visu var. Izbraukšu ceļojumā, pateikšu vēl vairāk, ko es pa visu to domāju, bet uz doto brīdi tas, ka viņš nelauž moci, ir amortizējoši, 100 kritieni, ūdens izturīgs, ietilpība ar ok. Un šitādiem te rāmēniem viņi uzliek. Un viss notiekās. Tos rāmus, jā, ikdienā, protams, ņemšu nost. Nevajag. Bet ceļojumam koferi diezgan zemu, jā. Diezgan zemu. Normalna. Smaguma centrs. Ļoti zemu. Cenu un visu prasat viņam pašam. Atsūtīt var Baltkrievi individuāli. No stūres, jā. Gala, jā, un koferis. Turpatās arī ir. Pareizi Andriuha arī saka, ja stūri iet, tad principā mocēns arī iet. Viņam kaut kā izlikās varbūt tuvāk ir tie visi padramņiks apakšrāmis. Diezgan tālu. Vēl ir doma ielikt te vienu instrumentu toolboxu. Šitien. Un te, protams, rore, jā. Vairāk tur nekā, bet... Man pat šitās slēzītas somas arī patīk diezgan labāk, jo viņas diezgan zemu smaguma centrs, kā jau teicu. Un, karoči, eta štoto, jā. Plāna, normāla soma, cena ir ok, pasūtat pie viņa, braucat, nekāda problēma. Tāda lielāka atsauksme izstāstīšu vēlāk. Bet tas viss, kas man uz bagāžu sistēmas Hondiņai. Priekšā nav krašbāri vēl, Honda. Givičkus nav uzlikusi, tad tam man būs vēl te somas, arī maziņas tādas, jā. Tās parādīšu vēlāk, kā izskatās. Tas būs tīra Aļņu ekspress. Šis gan viss ir OM aizmugurē pilnīgi, jā. Motečs, Andreja taisītās somas, Givčika taisītās somas. Bet, salikt visu var. Doma vispār ceļot ar mazajām somām, šo lielo koferu mājā atstāt, un te vienu sedlu somu, un tad arī, jā, šeit uz klipšiem var uzlikt vēl telti vai ko. Bet katrā ziņā man ir vēl viena ūdensstrīga soma, kurā ir telts, guļamais, viss tas. Vienā pusē domāts lupats, otrā pusē paika,
Un paiehaļi, kā saka. Tāds stāsts par somām uz manas Āfrikas 2005. gada, jā. Kā tas viss ceļojumā būs, cik ērti, cik nebūs vēlāk. Vēl viens skaidrojošais. Tehniskais tāds videciņš. Tā kā tiekās ielā.